Halo, Ar ko es runāju? ar Jāni. Es tev tādu Jāni parādīšu, ko tam tu pidarās, bļaļ. Es jums neesmu zvanījis. Es tev neesmu zvanījis, bļaļ. Es tev tās, ko viņš parādīšu, ko tam tu ienot, bļaļ. Kā lūdzu? Kā lūdzu, tāpatām, lūdzu. Es jums neesmu zvanījis, jūs sajūtas numuru. Ko neesmu, es tev, bļaļ, kāpēc tu manai mātei zvanīji, bļaļ, piedāvāji kaut končus, bļaļ, tu ienot. Kādus končus? Jā, tās pašas. Es te patās sētā gaidu. Es tev, bļaļ, ienot, bļaļ, atbraucu uz tētu un tad arī es tev pasagaidu. Iznāc sētā, lūdzu, ārā. Tu balsi nesapratu, tu pidarās. Neiznāc ārā, es tev gaidu. Es tev iedošu. Es tev iedošu čupčups. Jā, Nu, davai, vesel pat. Tētī, atnāc, tētī. davai, Jā, kā lūdzu? atbrauc, kaut kā tādām kodām un iedod. Nu, mans dēls to ir braukšot pie tevīm. Tev tu pidarās, ka tā pats nepastaigās. Ko tu viņam darījis? Tev? Manam dēlam viņš teica, ka viņš braukšu čupa čupiem. Es tev kāpēc salauzīšu, tu pidarās. Saprat? Kādā jēgā? Tādā pašā jēgā, bļaļ. Kas to galvas ir apturats? Kādā jēgā tu manam dēlam lauzīs kājas ārā? Tu galvā atbrauc un pasaka vēl vienreiz man to. Es tu nosītīšu tu, bļaļ. Ienot, nākuj. Nesaprat? Atbil pa saviem vārdiem. Ko tu manam dēlam darījis? Atbrauc kādam tavam dēlam. Tu manam dēlam Jānim tikko pateici, ka salauzīšot kājas. Davā puhi, bļaļ, davai. Dēļ, ko tu, bļaļ, pļūtu ienot. Paskaidroši tam, mums vairāk dzīvē nestaigās. Jāni, nāc atpakaļ. Es sapratu, bļaļ, ienot, nākuj. Es tev saku, bļaļ, atbrauc, es tev pateicu, kur es dzīvoju. Jā, halo, te Jānis. Es tev, bļaļ, nākuj kājas un dirks izlauzīšu. Man čupa patās stāv. Tu smidies, ienot, nākuj, bļaļ. Es nav jēnots, es esmu cilvēks. Ko? Es nav jēnots. Ienot, tu smiedi vienkārši pēc ienot, tu ienot, bļaļ. Man mammi govs. Labi, davai, pīsies prom. Uz kurieni? Labi, es paskaidrošu šo numuru, tu tam es pazvanīšu un noskaidrošu, kam šis numurs ir. Jāni. Labi, pagaid. Tiksimies. Labi. Pagaidām. Jā. Labvakar. Labvakar. Vai jūs varētu piedot manam dēlam, ka viņš tādu cūcību izdarījis? Sateikšu, viņš tagad ņem un raud tur bļāvins policija vai kas viņam būšot. Tā nav problēma, vecī tev. Nu pagaidiet, bļāvins, nu piedodiet manam dēlam. Viņš zvanīja manai mātei un piedraudīja, teica, lai nāk ārā, bļaļ, kaut kādām končām, ja man māti uz invalīdu rakņiem ir. Viņi man zvana, viņi satraukusies. Ko man tagad darīt, ko? Nu es paņēmu sasit tikko savējo puiku ar siksnu, lai viņš raud. Un tagad atzvanu no viņa telefonu, lai jūs piedot viņam par viņa rīcību. Varbūt, lai viņš atvainojas manai mātei, nevis man. Varbūt varat iedot, viņu parunāt, es iedošu to līdz savam dēlam. Jā, nē, nav problēmas. Jā, Tu līdz pasaukšu savu dēlu. Labvakar. Nu, tu man tā bija nezvanīji. Tev bija tāda māte. Es biju zvanījis. Es biju zvanījis par tam konfektam. Lūdzu, piedosiet. Lūdzu, nezvanāt policijai. Nē, es nezinu, vai tu tā atmašo. Sapratu, ka cilvēki man ir turpat 60 gadi, es esmu kliņas cilvēks. Tu man pazvani, vai tu vai vienalga kurš no jums, un jūs šitā te daraties. Mans teicis jau tikko sadeva mana siksnu. Nu, piedodiet, lūdzu. Es tā vairs nedarīšu. Tur nevienam ar siksnu nebūs, nekad tēti dots ar siksnu nebūs. Viņi man iezina par to, ka es biju zvanījis. Nu, es nezinu. Nu, lūdzu, piedodat.
Es domāju to kā joku pazvanīt, bet beigās man teica vēl nosodīja. Pirmkārt, kur tu dzīvo, kurā vietā? Jelgavā. Kur? Jelgavā. Nu, tu saproti, kur es esmu Latvijas otrā pusē. Nu, Tagad tu man vakarā pazvani šitās lietas, kā es slims cilvēks jūtos. Nu, piedosit, varbūt kaut ko jūs varat atlīdzināt. Neko man nevajag ne līdzināt, ne atlīdzināt, bet vajag domāt vienreiz, ko dara. Labi, es savam Vairāk tētim arī pateikšu, ka tā vairs nedarīšu un piedodiet, lūdzu. Es no viss sirds. Labi. Bet Tad tev, es varu sakot, lai vairāk. Jā. Lai katrā gadījumā man netiks. Labi. Jā. Priecīgs jums Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Labi? Paldies, man tik laimīgs viņš tagad būs, ka man viss rokas rīt. Nu, piedodiet, lūdzu. Jā, Jā, viss labi. Labi, uz redzēšanos.